España y Letonia, que van a jugar para los españoles el quinto partido de la fase de clasificación. Para Letonia es el séptimo. De nuevo en el Sánchez Pizjuán, en busca a los españoles de la segunda victoria en esta fase de clasificación. Ahí están los capitanes: José Mari Vaquero por parte del equipo español, Ole. Va a estar un poco blando. Ahí tienen ustedes la clasificación. Después de 4 partidos, Eire, la República de Irlanda, que encabeza la clasificación con 6 puntos, seguido de España y Dinamarca, al mismo que también con 4 partidos, 5 puntos, mientras Lituania tiene 5 partidos y también 5 puntos. Bueno, la selección española, como casi siempre, vuelve a ser una incógnita. La calidad que se les conoce y la que se les supone a veces no es exhibida por este equipo nacional, que bueno, necesita de nuevo recobrar a la afición ante los numerosos desencantos. Ahí está la... Spanje wordt straks is vasthouden championaat spelen. Europa trešajā grupā starp Spānijas un Latvijas izlases komandām. No manis pa kreisi Spānijas valstsvienības un pa labi Latvijas komandas vārti. Latvijas izlases spēlē baltos stērpos, Spāņi savos nacionālajos stērpos. Tātad Spānijas izlase vārtos Zubizarreta, Barcelona, otrais numurs Ferrer, Barcelona, trešais Toni, Atletico Madride, ar 4. numurs Perez Solozabals, Atletico, 5. Vizcaíno, Atletico, 6. Guardiola, Barcelona, 7. Vaquero, Barcelona, 8. Amor, Barcelona, 9. Claudio, Deportivo La Coruña, 10. Del Tristan, Barcelona un 11. Kiko, Cadiz. Un Latvijas komandas sastāvs šī vakara sacensībā šeit Seviļā Ramona Sančesa Pizjuāna stadionā. Vārtos Oļegs Karavājevs, OFK Belgrada, ar 2. numuru Vitalijs Astafjevs, konto. 3. numurs komandas kapteinis Oļegs Aleksejnko, Rafs. 4. Valerijs Ivanovs, Rafs. 5. Gatis Ērglis, Rafs. Šī ir viņa pirmā oficiālā spēle valsts izlasē. 6. numurs Jurijs Kapskovs, Daugava Kompārs. 7. Gins Gilis, Pārdaugava. Ar 8. numuru laukumā Aleksandrs Stradiņš. Skonto 9. numurs Rolands Bulders, Charlton, Anglijā. 10. Ainārs Linārds, jo zināts, ka viņš spēkus mēģina Zviedrijā. Un 11. numurs Aleksandrs Glazovs, Pārdaugava. Patiešām sastāvs ir diezgan neparasts, bet notikumi, kas risk mūsu valsts izlasē pēdējās dienās, arī nav visai parasti. Jūs zināt, ka šodien sacensībā nevar spēlēt Ševļakovs sakarā ar zeltajām kartītēm. Sacensībā nevar piedalīties arī Gņedojs, faktiski tiesneša kļūdas dēļ Albānijā, bet tas vēl nav viss. Līdz pat pēdējām brīdīm notika sarunas ar Beļģu pusi, lai šeit klāt būtu arī Broģis un Ķeplovs. Vakar un šodien Latvijas futbola federācijas prezidents Vladimirs Ceskovs 5 kārt telefoniski sazinājās ar Beļģiju un sekoja atteikums. Šie spēlētāji formāli tālāk, kā trešdien notika Beļģijas čempionāta spēle, nevar būt šeit. Un tālāk valstsvienības vārti un 1. Spānijas komandas uzbrukums. Lūk tā kā mūsu futbola federācija gatavojas sūtīt selekciju starptautiskajai futbola federācijai, arī Beļģijas federācijai, bet ir stūristi mūsu komandas vārtiem. Guardiola izpilda stūra sitienu, jābūt ļoti uzmanīgiem. Saviem vārtiem pirmajās minūtēs, kamēr nervu drudis ir stipri viens liels. Neieras redīte, neieras apstāti. Un momentāli no vārtiem Kikosi. Un joprojām turpinās
Spāņu komandas ofensīva. Jānomierinās, pirmkārt jānomierinās. Bet šī spēle un tāpēc, ka šodien sastīkās no mūsu futbola speciālistiem, varbūt pat mazāk ir jāspēlē, bet vairāk jāparāda savs raksturs, vīrišķīgums, uzņēmība un neatlaidība. Tas izšķir daudz, ja ne visu. Kampam labam iemetienu. Bumba aizies līdz patrēšanām. Spāņi sākuši enerģiski šo spēli. Guardiola to numuru spēlēt. Tagad aizsargi. Spāņi praktiski 3-4 vīri pirmajā līnijā. Savstarpēji saspēli un dodamies lēnītēm uz priekšu. Apstākļiem par otro numuru spēlēt. Jā, un šī vakara skatījuma tiesneši. Visi tiesneši no Rumānijas, Grācio, Angeloju un Kon. Šāds tiesnešu trio. Un FIFA inspektors Garrido no Portugāles. Viņa turpinās netālu no centra līnijas. Pārkāpums. Attīm tagad. Ar 8. numuru Amors. Ar 6. Guardiola. Un izspēl laukumu pretējā pusē Tonī. Iestāv nobalkumā. Vikstams jau ar pirmajā minūtē. Vikstams jau ar pirmajā minūtē ir jaunais Kito. Kuru attīmētos visās spēles laikā seks vai mēģinās seks Rolands Būders. Viņš pakamando arī dāvā un dāvā teicis. Bumba centrā. Vienās 10. numuru. Ričijs spēles. 3. minūte, 0-0 Spānija, Latvija, Seviļā, Andalūzijas galvaspilsētā. Solo Zabal. Izspēl uz priekšu. Un kreisajā pusē, kas būs tālāk, atstāt jau pretī. Labi, Lāzovs un uz priekšu Linatam. Solo Zabal. Tā spēles. Amor. Izstavi. Un atkal Linats centrā. Tas ir Ainās Linats. Šodien spēle brauc kaut kādā augstās, meklās, kaklas saitē. Viņš sacīs citādi nevar, bet viņš ir Eiropā. Atzīmēt to tādas ir. Parev ar otro numuru spēlē partneri. Vizcaíno. Un uz priekšu. Aptuveni tas, ko redzējā brīgā. Galīgi, ka trieciens būs daudz lielāks trieciens pats Spānijas komandai. Un aptuveni tas pats, ko nu pat redzējām vakar, skatoties video ierakstu Albānija, Spānija. Jūs zināt, ka šeit spēlē Spāņi uzvarēja ar rezultātu 3-0. Cīņā turpinās. Guardiola. Nav iespēja, Vikstami. Seko numurā Vikstami. Šodien neierastā postenī spēlējais aizsargs. Neko darīt. Soļa nav. Diemžēl. Tā kā atsimredzot būs nopietnas pārunas ar Spēzijas pusi, jo faktiski problēma ir ļoti nopietna un gadījums unikāls. Tāpēc interesanti, ko sacīs Startautiskā futbola federācija. Tas citu Lieskava kungs personiski runāja ar Beļģu kluba prezidentu Robertu Van Erovo. Un tomēr šīs sarunas panākumus nedeva. Tīms spēlē otrajā līgā Beļģijā. Uzbrukmā Spānijas golfsvienība dabīgi, ka mainiekiem pieder iniciatīva. Neko citu arī negaidīja ne mūsu treneri, ne arī spēlētāji. Cīņa turpinās Latvijas komandas laukuma pusē. Šī divi cīņa šoreiz beidz mūsu komandas labā. Un jāvirzās uz priekšu. Tas ir Glāzovs mūsu maziņai. 22 gadi viņam. Aizvakar viņam bija temperatūra 38 grādi. Šodien jautāju Aleksandram, kā jūtas, viņš teica visu kārtībā. Jāspēlē. Patiešām noskaņojums komandā ir labs. Un
kā sacīja Jurijs Popkovs. Nu labi, nav divu spēlētāju. Ļoti bija vajadzīgi šie divi spēlētāji. Ševļakos pat man atrodas ļoti labā formā. Sacīja nav laukumā. Un Kedoja varbūt netik labā un tomēr. Bet Jurijs Popkovs teica, nu nav nekāds traģēdijas. Daugavas spēlējusi ar Slovas Karpati komandu, kad nav varējis spēlēt Netovskis, kad Livodams un jaunie spēlētāji darbojušies ļoti energiski, ieskaitoties vadībā 2-0, un pēc tam cīņa beigusies neizšķirt. Gadās arī tā, paskatīsimies, kā būs šoreiz. Cita bumba, un viss kārtībā. Dāri. Šīs spēles pirmā puslaika 7. minūte. Rezultāts 0-0 joprojām. Spīstāki pārstāvjums. Iespēle. Citā māra. Jāteic, ka šodien ir pašu pieņemšana šeit Sevīdā. Piedalījās 33 cilvēki, kuri pārstāvēja gan Spānijas futbola federāciju, gan Seviļu, gan Andalūziju, gan, protams, Latviju un Spānijas futbola federācijas prezidents teica, jums, protams, nepieciešama uzvara. Mums tāpat, bet mums tā vajadzīga vairāk nekā jums. Nu, kas ir? Tad paraudamies tabulā, tad, godīgi sakot, Spāņu komandai vairs nav kur atkāpties. Viena uzvara, kā jau teicu, un 3 neizšķirti rezultāti. Un tāpēc kriesnedien atjaunināts sastāvs, šī komandas atjaunināšana turpināsies. Ja salīdzinām, ierodies, situācija kā aizsardzībā nospēlēts šobrīd labi, bet uzbrukums turpinās kreisajā spārnā. Turis. Ja salīdzinām ar īstas spēli, tad laukumā ir Redmarnamā 1, 2, 3, 4, 6 spēlētājus no tiem, kas spēlēja līgā. Tātad stūra sitiens, otrais stūra sitiens pie mūsu komandas vārtiem. Un Karavājevs nāk un pretī atbokstētams to, kā redzat. Karavājevs sacensībās Itālijā, tur notika 2 draudzības spēles, jums rezultāts zinām, tās beidzās neizšķirti, nepiedalījās. Bet Ikošis spēlēja lieliski. Tas tik šodien pirms cīņas mums ir pieteikti 2 rezerves spēlētāji. Nu, formāli arī Roģis un Ķeplovs ierakstīts protokolā. Bet faktiski ir izteikts Ikošis. Viņš teiks, jā, tas brīdis trūkst, man uzgāja laukumā. Nu ko? Cerēsim, ka netrūkst visus brīdis. Nu, par atmosfēru. Es nestāstīšu to ļoti labi jūtat un redzat, kas notiek cīnienēs. Spānija. Cīņa turpinās. Dolazabavs saspēlē ar savu partneri, viņš saņem piespēli atpakaļ. Ferērs labajā pusē. Un viņam pretī mūsu Gilis. Ferērs turpina kontrolēt bumbu un tam Lazavam. Gadās vai vēlreiz variem šādas piespēles. Aleksandrs piesās uz priekšu. Ostapjevs. Jāspēlē vienkāršāk savā laukuma pusē jāspēlē. Nu, ja mūsu komanda dodas vai jāsaproties pretuzbrukumos, tad neņemiet jaunā, tajos piedalīsies un nevairāk kā 3, varbūt labdabīgos momentos 4 spēlētāji, bet tagad uz lūkstu pāri. Malaisas, bet šis sitiens garām vārtiem Vizcaíno, Juan Vizcaíno, Atletico Madride. Šim spēlētājiem ir 26 gadi. Atsitiens tātad no Latvijas komandas vārtiem. Nu, kas attiecas uz Rakībelēm, es turpināšu un arī beigšu. Arī uz Popkovs. Viņš arī nav īsti vektors. Viņam nedaudz traucēja kājas kalēnojums, bet taktēri ļoti daudz strādājuši, bet viņam turpinās atkal laukuma pusē un viss samies un to laukumā.
Āris Aivars un Dakšs Čūda strādājuši man tiešām lieliski. Un Opkos arī jūtoties labi. Tā vismaz viņš teica pirms šīs spēles. Lai nu tā būtu. Ofensīva turpinās. Tātad Škorvens no numuru 8 pa sitienu un atpakaļ Akeros 7. Nezinu, kā jums šķiet. Mazāk mūsu puiši pagaidām turas godā. Vienās cīņā atkal pretspēlētāju Ferreru. Čakī Ferreru, Barcelona, 22 gadu viņam. Atpakaļ tā, Strāviņam. Tā spēlē Gili. Un uz priekšu. Tālāk spēlē Snapjevam. Nu! Divatā šoreiz pirmajā līnijā. Jā, jāuzmanās no pretuzbrukumiem. Bāņi starp citu spēlē arī ātri. Nevien tehniski. Un arī taktiski daudzveidīgi. Ļoti daudz improvizācijas. Un šai improvizācijai mūsu spēlētāji ne katreiz ir gatavi. Karavājevs. Ārkārtīgi daudz, protams, būs atkarīgs no šīs spēlētājas šodien. No psiholoģiskā ziņā viņam ir visai sarežģīts piedalīties šai spēlē. Katram ir savu personisku iemesli. Arī Oļegam jāsaka, ka viss būs kārtībā un Oļegs parādīs vienu no savām vislabākajām spēlēm. Turklāt, te ir daudzi Madrides Real komandas speciālisti, kuri ļoti uzmanīgi vēro mūsu vārdu sargu. Jo, kas zina, varbūt, ka viņš kādreiz spēlē Real komandā. Un tagad sitiet pa vārtiem. Lūdzu, labi. Eireiz labs. Tātad viss kārtībā ir redzot patāls sitiens, un tomēr tas izsitiens par Spānijas valsts komandas vārtiem. Jūs man piekrītat? Nu, par Karavājevu var viņu interesēt arī Zviedru futbola speciālisti. Tā kā mūsu komandas prestīžs un atsevišķu spēlētāju prestīžs, tā skaitā aug. Izspēlus priekš ar 4. numuru Valerijs Ivanovs. Bulderskolam. Daudz starp citu individuāli strādāja, arī būdams treniņu nometnē Itālijā. Atkārtīgs centīgs kļūst. Cīņa turpinās. Nedrīkst klup. Kādēļ, ka laukums dabīgi neierast. Pirmais un pēdējais treniņš notika vakar šeit vakarā. Pirms tam trenējās Spānijas nacionālā izlase, bet šo treniņu neskatījās neviens no speciālistiem, arī futbolistiem, protams, un komentētājiem arī tam, jo Spāņu treneri neļāva noskatīties šo te treniņu. Kas attiecas uz mūsu komandas treniņu vakarā, tad tas ilga aptuveni stundu, un visi spēlētāji ļoti enerģiski strādāja, gatavojoties šī vakara cīņai. Tad citu, daudz nav līdz pēdējās dienās Seviļā, un tomēr šatad līņā, un vakar laukums bija ļoti plašs. Šodien tas ir daudz augstāk. Ja neteiktu sauss, pilnīgi sauss. Varbūt netik daudz vietas dēļ plašs, bet tāpēc, ka augsts šeit ir tāda mālaina. Un laukums, ja tā varētu teikt, bija līdzīgs, arī bumba tāpat. Un rekli un tāpat bija dubļaini pēc treniņa. Vēlreiz lākam un laukumu vajadzētu pa daudz. Palaidīsim, lai bumba ir augstāk. 15. minūte. Nu, sākuma ofensīva it kā būtu beigusies. Turpināties, acīm redzot nākamā. Tas Spāņiem nav kur atkāpties. Tad tikās komentārs šodien skatījām laikrakstu, kurā bija izteikts prognozi, ja Spāņi iedzīvos neveiksmi šī vakara sacensībā ar Latvijas izlases komandu. Tad Spānijas valstsvedības trenerim Javieram Klementem jāsaka ar dievas savai komandai. Kosovas spēle tālu priekšu Ainaram Inakam. Ar diviem pretiem vienības spēlētājiem Arturo Zapalu un Vizcaino. Juan Vizcaino. 26 gadu Atletico komandas futbolistā. Iespēles uzlaukumā. Pēc 200 skatītājiem. Un tālēši šodien stadionā ir aptuveni 25 000 skatītāji. Vispār stadions te ir nenotika arī pasaules
tad stadions tika atjaunināts. Stadionā nekā aptuveni 13 grādu. Un kaut kur pāris vietas. Tas citus šeit stadionā uzraksts pateicības saviem skatītājiem. Paldies jums, skatītāji! Un skatītāji tiek nosaukti par 12 spēlētāju. Tātad, gan izlase spēlē Seviļā, tad šai izlasē ir 12 spēlētāji, ieskaitot skatītājus. Un jāteic, ka patiešām šeit, šai pilsētā, Andalūzijas galvaspilsētā, Spānijas izlase spēlējusi paši veiksmīgi. Un ar galvu un tātad aizvācies, pārivācies, garāvācies. Pakero komandas kapteinis José María, 29 gadi, viņš spēlē Barcelonā. 6 Barcelonas spēlētāji padala laukumā. Un tāpat kā Rīga spēlē neviena Seviļas futbolista. Nu, Seviļa jau teicu, tas ir pasaules čempionāts pirms 10 gadiem. Tas, protams, jā, tas ir Diego Maradona. Lai gan Itāļu puse draud ar tiesas sankcijām, 32 gadus pēc argentīniešu zvaigznes šobrīd spīd pie Spānijas debesīm, joprojām turpina spīdēt. Un vēl starp citu mūsu izlases akteriem ir labi iespēja šeit papildināt savu unikālo autografu kolekciju. Viņi cer dabūt arī autografu no Diego Maradona, tad šorīt Maradona ar ģimeni iebrauca Seviļā. Un bija visai laipnīgi lidostā fotografējās arī kopā ar vairākiem mūsu komandas pārstāvjiem. Tas par Maradonu. Viņa turpinās. Guardiola. Laukuma pretējā pusē izspēle. Joprojām bumbu kontrolē pretinieku vienības spēlētāji. Arī tāpat labas pēdējā līnijā. Kanēl. Priekšu laukuma centrā. Komandas pretinieki norādījumus. Ļaujot samērā brīvi darboties. Pretinieki vienības futbolistiem pie centra. Un mēģinot tos tieši sekt, tad, kad tie tuvojas Latvijas izlases soda laukumam. Lināts, nu, 1-3. Nāk tālu kā partneri. Nesagaida piespēle. Labs izrāviens. Ivanovam padevās. Turpāk bija arī Gilis. Taču piespēle nesekoja. Un tūdaļ momentāls pretuzbrukums. Strauši, ātrs, skaists labajā pusē. Aizsargs klāt. Pussargi uz priekšu. Viskaini ar 5. numuru. Saspēlēs par savu partneri. Saņem bumbu atpakaļ. Kāds būs tālāk? Pārvietojuši uz centru. Tālāk vēlreiz spēle partnerim. No īstā spāņu stilā. Un šos. Tīkstami. Tātad itin tuvu soda laukumam. Mums komandas pārsargs. Un citiem parādiem sākties. Ko teiks tiesneses? Acīm redzot, nav bijis nekauts. Tātad pārsargs netiek izskaidrs. Nepatīk Spānijas valsts izlasē. Šāds ir tiesnešu lēmums.
Spētītis. Vai Toni? Toni ar trešo numuru. Makero Spētītais. 9 metri. Un nekā. No vārtiem Sits un ļoti spēcīgi Sits Kaino. Tālūk beidzas šī dramatiskā epizode pie Latvijas izlases komandas vārtiem. Amors ar 8. numuru. Atkal labas uzvalkā. Vēlreiz sitiens un beigos Stans. Aizstāvs kļūdās. Un Seviļas futbola klubs. Dzimis pirms 87 gadiem un viens no vecākajiem Spānijā. Visvecākais ir Barcelona, radīts 1899. gadā. Kluba emblēma vairogs ar futbola bumbu centrā, kā apliecinājums tam, ka Seviļā ciena ne tik viens korrido. Gielis. Pies ar bumbu, izspēle un aiz muguras stāvoklī divu mūsu komandas spēlētāji. Tad citu šodien vienā no spāņu laikam, kad redzēju karikatūru, kurā Latvijas izlases futbolisti plivina Starskanu drānu, saniknota Spānijas vērša priekšā. Un šis vērts pēc 0-0 rezultāta Rīgā ir krietni viens satracinās. Turklāt panākums šai ziņā garantē mainīgiem līdergodu 3. grupā un vismaz līdz jaunā gada spēlēm. Pirmā no tām notiks 17. februārī. Tīstam izspēle, Karavājevs pretī. 17. februārī Tirānā spēlēs Ziemeļīrija, bet 24. februārī Spāņi uzņems lietuviešus. Atgādinu, ka šī spēle ir pēdējā Eiropas 3. grupā vecajā gadā. Pēc 6 spēlēm Latvijai necerēti daudz punktu. Veseli 4. Cīņa šeit Seviļā turpinās. Pirmais puslaiks. 28. minūte. Rezultāts 0-0. Uzbruks Spānija. Kreisajā pusē. Iestāvs uzvalkumā. Popkovs. Atspitiens no Latvijas izlases komandas vārtiem. Šī ir pirmā šāda translācija, kuru organizē Latvijas televīzija. Tātad zināmā mērā arī vēsturisks moments mūsu televīzijas ikdienā. Nu šobrīd jāizsaka liela pateicība mūsu Spānijas televīzijas kolēģiem, kuri daudz darījuši, lai šī translācija varētu notikt. Tāpat arī Latvijas futbola federācijai. Cīņa turpinās laukuma centrā. Spāņi spēlē ārkārtīgi enerģiski. Solo Zabals. Lukas patiesi radīs situāciju un sitiens! Ārkārtīgi klubā. Atpakaļot pārāk lieli šī griba. Nervs sasprindzinājums aug, jo pusstunda garām rezultāta nav, un tāpēc Paragans Klaudio tries bumbu pāri vārtiem. Viņš ir viens no vienības veterāniem, 28 gadi spēlē Deportivo de la Coruñas komandā. Cīņa turpinās. Uz kapteinis un vārdsargs. Patiešām, man gribas sacīt, ceru, jūs neiebildīsiet, ka mūsu komanda sākusi to sacensību labi. Droši, enerģiski visus spēkus atdodot cīņai. Rolands Bulders ļoti optimistiski bija noskaņots pie šīs spēles. Jāspēlē un vēlreiz jāspēlē. Viss būs labi, viņš teica, saucot autobusu uz stadionu. Jānosaka, ka Spānijas čempionāts pat labam ir pusē un futbolisti atrodas labā sportiskā kondīcijā. Nepiedalās tādi rezultatīvitātes meistari kā Mičels, kā Butraģeņo. Es jau teicu par izlases komandas atjaunināšanu. Pirmā apļa beigas, tiešām tā ir laba sportiskā kondīcija. Turpretī Latvijas izlases spēlētājiem turpat mēnesi nebija nekādas spēles rakstas. Un decembrī spēlē ar mūsu futbolistiem, kuriem valsts čempionāts sāk jau aizsties, psiholoģiski ļoti sarežģītas pārbaudījums. Un arī ik viens no spēlētājiem, kuri pat labāk atrodas laukumā, tik vēlu arī tam nekad nav spēlējuši. Kad spēle beigsies pēc pusnakts. Jums arī, cienījamie skatītāji, sagādās zināmas nērtības, un tas, ko lai dara.
Jāsaka, ka cīņa būs interesanta līdz pat beigu signālam. Un mainās Linards. Brīvsitiens. Kas citīs? Guardiola. Guardiola. Sitiens. Uzbrukums turpinās joprojām. Šato saņem bumbu un atpakaļ laukuma centrā. Aizsardzības līnijas strādā pilniem apgriezieniem. Par psiholoģiskajām grūtībām mēs esam jums apnicis jau, bet patiešām ir grūti priekšu lauks. Tās tradīcijas, kas iestrādātas, tu varētu sacīt kādu desmitiem. Ko teica kronometrs? 32 minūtes, 0-0. Latvija, Spānija. Mūsu komandas kapteinis Aļeks Aļekšenko. Arī viens no veterāniem. Solodabau. Un atpakaļ Vārtsakam. Ieres padātajam Zubizdaretam. Antoni Zubizdareta, 31 gads, Barcelona. Arī Rīgā viņu redzējāt. Rēts ar otro numuru. Viņam pretī Gilis. Un bumba pie Latvijas. Spēlētājs Straviņš. Netiek uz priekšu. Vizcaíno. Un iespēle. Tālāk diagonāla piespēle. Bīstami. Spēle otrajā stāvā. Astafjevs kļūdās. Un Portugāls turpinās. Ar sitienu pa vārtiem. Neprecīzi. Ja par Spāņu klubiem tad vispirms dabiski minam Barcelona, Madrides, Real, Atletico. Tie klubi, kas šobrīd veido Spānijas nacionālo izlasi. 92. gada valsts meistartecīšu līderi. 9 futbolisti otrā desmitas sākumā. Bet vispār pirmajā divizionā tāpat kā otrā ir komandas, 20 komandu. 2 pēdējo gadu kausieguvēji Madrides, Atletico futbolisti. Aļekšenko. Priekšu. Ivanovs ar bumbu centrā zaudē. Uzbrukums turpinās kreisajā pusītē. Tā noņemta bumba un atkal zaudēt. Ceļ pat vietā. Turpin dažām sekundēm. Atkal kreisais pārs. Bīstami. Aļeks. Karnavpajev. Lieliski. Tā šodien visiem neparasti. Pat mūsu spēlētāju balsies tērs ir neparasti. Tāpēc balsiem, tāpēc, ka tās bija tiesnešu lēmums. Tāpēc, ka mums jūs varētu rakstījuši vēstuli arī mūsu komentētājiem, mūsu izlases vecie tērni, tā varētu teikt, nevisai tīk. Jo numuri grūti saskatāmi ne tikai stadionā, bet arī pie televizoru ekrāniem. Sevišķi, ja preklis to dubļaini, tas ļoti tieši brīdot notiek. Un tāpēc tagad perfekti skatāmi numuri. 2-1 otras komandas spēlētājiem lūk, kā tiek spēlētājiem viena. Spāņu to lieliski un uzbrukums joprojām turpinās. Vizcaíno iestāv laukumā, vārds saks pretī, skaists izgājiens, precīzi, labi, lieliski. 35. minūte. Lapkovs. 0-0. Seviļa. Priekšu Linardam. Kalkanā Gilis, mazliet nokavē. Solodabau. Guardiola. Priekšu. Buldars. Straviņš. Gilis. Tam atpakaļ Jurijam Lapkovam. Nav slikti kādreiz arī tā. Ap laukumu ir liels grāvis, tur tieši viens patos bombas. Bet droši paliek droši. Spāņu skatītāji ir karstakanīgi, un tāpēc ilgu laiku man nav nācies redzēt arī policiju sirgiem, kā tas bija šodien, kaut vai brīdī, kad stadionā iebrauca autobusi ar mūsu komandas spēlētājiem. Tikai nākot sirgiem, mēs spējām iekļūt stadionā. Tas ir droši līdzekļus, bet karusgauļiem savu laiku tika pārbaudīts arī vecajā labajā Daugavas centrālajā stadionā Rīgā. Gilis izspēles centrā,
Stradiņš uz priekšu. Pārkāpuma nav vai it kā nav. Cīņa turpinās. Ar bumbu Amors. Atpakaļ spēlē savam partnerim. Ferērs. Atkal Spānija uzbrukumā. Atkal Latvija aizsardzībā. Atkal tur Bulders ar savu sezamo Kiko. Kiko ir interesants vārds, īstais vārds. Kiko tas ir. Eils, spēlētāji vārds. Nākamā ir Stāvis. Atkal kreisajā pārējā būs priekšu, atpakaļ, Vizcaíno. Neiespēju tā kā gribētos Spānijas golfsvienībai. Solo Zabal. Priekšu, Guardiola, atpakaļ, Leidītēm un visu laiku uz priekšu. Un tagad jāsāk domāt par tieši sekšanu un par bumbas noņemšanu. Vai sliktākā gadījumā pārkāpumu. 30-20 metru no vārdiem baidīt par zonu. Bulders ir labi tiek galā ar saviem pienākumiem. Arī Bakēro bīstam. Izsaka Stradiņš, bet man zāps netiks tehnika kā Bulders. Balsuma centrā. Ivanovskis špēlē par centra uzstardu. Ivanovs ar 4. numuru. Cīņa turpinās ar otrā pusē. Atkal Bulders. Es varu karātie viņa mostā. Šādi labs lēties. Spāņas uzspēlē. Ielis pretī. Rakstīs vēl labāk uzspēlē. Cīņa turpinās. Karlējas ar kopu. Aies pretī. Nāku tālāk. Minūte 0-0 Spānija Latvija. Pasaules čempionāta kvalifikācijas spēle Eiropas trešajā grupā. Pirmā rinda spēle Rīgā 0-0. Glāzos Emets cīnās pret saviem pretspēlētājiem un dara to itin sekmīgi. Ātras, precīzas kombinācijas, saspēles un tieši spēļi pa vārtiem. Amors. Izspēle un ar 10. numuru Bēlenstam. Aitor, Barcelonas futbolists. Esam tikuši centrā. Tā spēle beidzot. Un nedaudz uz priekšu. Nekāpuma ātri netiek noņemta un steidzīgi jānāk atpakaļ. Tikai un vienīgi atpakaļ savā laukuma pusē. Atkal Bulders turpinās to sevēju un mums tā. Citādi nevar tā tā. Iepriekš skanēja ilga. Kā zinām, nedēļu Latvijas futbolisti gatavojoties šai cīņai, spēlēja un trenējās Dienvidu Itālijā, Salerno kurortā, 4 stundas braucienā no Neapoles. Tas bija pēc speciālistu viedokļa vairāk nekā nepieciešami, jo sezona Latvijā seņo galā, forma krītas un spēļu prakses kopš pēdējās spēles Polijā 18. novembrī nekādas. Ideāli apstākļi, normāli laukumi, 2 treniņu spēles, tas nevarēja neradīt pozitīvus impulsus, požoties pat tik nopietnai cīņai kā pēc Spāņu miljonāru komandu. Bildīšu, ka variēta sastāv abas treniņu spēles Itālijā ar 3. līgas klubiem Salernitana un Bati Paglijā beidzās ar rezultātu 0-0. Bati Paglijā komandu arī varētu uzskatīt par 3. līgas komandu. Tā ir faktiski 4. grupas līderis un nākamajā gadā spēlēs 3. līgā. Kas attiec uz šīm spēlēm? Pirmā cīņa, tā bija treniņa raksturs trīnātājiem. Otrajā spēlē jau Latvijas izlase darbojās mērķiecīgāk, saskaņotāk,
Bet pretinieks ar diviem sastāviem. Tika nomainīts ļoti daudz spēlētāju otrajā spēles pusē. Un darbojās dabīgi enerģija. Kāda komandas bīstami situācijas, Maikrosoft atstāvs ar bumbu bīstami un sitiens! Protams, arī tā. Reāla izdevība gūt vārtus, ja būtu pamanīt laiku stili šeit kreisajā pusē. Stūris, pirmais stūra sitiens, pie Spānijas komandas vārtiem. Paskatiet vēlreiz! Labs sitiens! Vārtsarga reakcija Anizam. Un tāpēc bumba gan skar tīklu no otras puses, un tomēr tā ir tīklā. Maz gandarījums. Turklāt otrs stūra sitiens. 5 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Līnārs atspēlē pakaļ Jurijam un nekā. Un Astafjevs vēlreiz kaut ko mēģina darīt. Labi, pirmā puslaika beigas. Optimistisks, manuprāt. Vēl 3 minūtes līdz cīņas beigām. Spēle visumā korekta. Tiesneši, manuprāt, beidz savus finālus labi. Bet tas ir tikai pirmais puslaiks. Kur Spānijas izlase atkal kreisajā pusē. Kreiso malu viņi iecienīšu vairāk. Atpakaļ bumbas solo gabalā. Vizcaino. Uz priekšu Amor. Saspēle. Un noteikumu pārkāpums. Tas ir fatāli no soda laukuma un tomēr nav tīkami. Ar bumbu Amor. Custody. Vizcaino. Tā viss kārtībā. Tiesneši precīzi fiksē mūri vai sienu. Izspēli kaut kur pretējo pusi. To paši ieminot kreiso spārnu. Bīstama situācija vēlreiz. Kārtējo reizi apsniegt teikt bīstama un tomēr man tas jādara, gribot negribot. Vakar notika tiesnešu un komandu pārstāvju tāda tikšanās. Un šai spēlē tiesneši atgādināja to, ka viņi tiesās šo spēli pēc visiem futbola noteikumiem. Un tas citus brīdināja, ka ļoti akti vērstīsies pret tiem futbolistiem, kuri mēģinās vilkt spēles laiku. Gan darot to, veidojot sienu, gan bumbu pasakot kaut kur tālāk, un tā tālāk. Tālūk beidzas. Krivieniem draudzīgi atbalstot savus mīluļus. Pirmais spēles puslaiks šeit Seviļā, galvenajā stadionā. Ir vēl viens stadions netālu, nedaudz mazāks, apmēram 40–45 tūkstoši skatītāju, bet visi galvenie notikumi arī šeit. Seviļas, protams, ne tikai futbola sekpunktā, arī nesen šeit 12. oktobrī beidzās Expo 92 izstāde, kurā debitēja arī Latvija. Tā kā Seviļa ir tik vien liels sporta centrs. Sports šeit ļoti mīl. Ir daudz sporta klubu. Šodien starp citu pieņemšana, par kur es sāktīju bīstama situācijas citiem garām vārtiem, notika arī vienā no sporta klubiem, kamēr parasti ir teica runas, tikmēr garām gāja gan tenisisti, spēles stērpos zaudētāji, arī tam savos kostīmos, un tas nemaz nešķita briesmīgi. Cīņā, protams, basketbols, ne tik vien futbols, arī tas izlasētika. Kādēļ, ka sporta impulsu Spānijai, tā skaitā arī Seviļai, protams, deva vasaras olimpiskās spēles, kurās veiksmīgi startēja arī Latvijas olimpieši. Pēdējā pirmā puslaika minūte šeit Seviļā. 0-0 Spānija, Latvija. Perem. Amors. Labi startspēle. Jurijs Popkovs, Amors. Iestāv sulogumā Aļeksteinko. Priekš Linātam. Saņem kompaināt. Luktāda šī divu cīņa. Labi aināt. Kam izspēlēs? Kielis Lakus. Luktāms Kristam. Vilpes nav. Varēja maķinīt ātrāk izspēlēt.
nekas. Cīņa turpinās. Pirmajā puslaikā praktiski tuvojas beigām. Pēdējā pirmās puses minūte. Kopkov nedaudz pieturies uz priekšu. Luktāns. Labi, atskapjas. Nenoturbo puses. Un atgriežot pēdējais uzlukums. 15 kronometrā. Izspēl laukumu pretējā pusē. Klaudio. Iemetiens. Toni. Atpakaļ. Atkal kreisajā spārnā. Iespēles uzlaukumā. Bugi Ristam. Un! Stūris vai? Stūra sektors skrien Guardiola. Praktiski steidz. Pep Guardiola. 21 gads viņam spēlē Barcelonas klubā. Itin garš pirmais puslaiks. Bez manas kronometra tas jau varētu būt beidzies. Glazovs. Cīņa joprojām turpinās. Skan dažādi ritmi. Šeit Spānijā. Ne tik vien muzikāli. Skatītāji dara visu, lai atbalstītu savus mīluļus, kuriem patiešām šī ir izšķiroša spēle. Ja ir doma spēlēt 97. gadā Amerikas Savienotajās valstīs pasaules čempionāta fināla posmā. Spāņu steidz, tiesneši acīm redzot ne. Pasteidzies Vistami un arī Vistami. Karavajev. Pēdējais uzbrukums iejaucis. Un tomēr visumā pirmais puslaiks aizvadīts sekmīgi. Gūta psiholoģiska uzvara pirmkārt pašiem par sevi. Ārkārtīgi bīstama situācija kārtējo reizi, ja Latvijas komandas pārtiem tā vēl nav beidz. Un bomba tiklā, bet no otras puses Gambus. Rolands Bulgers, komandas Varsers un Spānijas komandas spēlētāji. Savainojums vai simulācija. Ārsti laukumā, tiesneši ļauj to darīt. Un, vai tiešām, tik smagi, Metsovis arī dzan. Vēlreiz epizode. Apspats glāb mūsu komandu. Viss būs kārtībā. Tiešām šķita, ka nekā brīdis Dievna tur nav. Tad laika Metsovis paliek tukšas. Spēlētāji varējuši atgūt galvu šeit pauzē. Ainārs dodas uz priekšu, pretī Viskaino. Un tagad grūti pasakīt vēl šī pauzes klāt, kad tad beigsies spēles pirmais puslaiks. Pusēs braucīt šeit. Lāzovs ar savu pretspēlētāju Toni. Abi aptuveni vienāda auguma, bet sots no laukuma pretējās puses. Vainīgs bijis mūsu komandas spēlētājs. Nulle joprojām šeit Spānijā, Sevigā. Atsitiens. Atsitiens no Latvijas vārtiem. Un beidzot arī signāls. Tātad
Latvija-Spānija, pirmais puslaiks 0-0. Pēc pārtraukuma reportāžu no Seviļas turpināsim.